Esiet sveicināti jaunajā dzīves pulsā kopā ar Tirdzniecības centru Valleta. Vēl mirklis un klāt jau būs laiks, kad logos iededzam svecītes, sirdī jūtams īpaši patriotisks noskaņojums un ēku fasādes rotā sarkanbaltsarkanie karogi. Vēl mirklis un klāt jau būs valsts svētku laiks, un šodien tam gatavosimies kopā ar Audeju, darbnīcas Vēverīšas vadītāju Dagniju Kupči. Dagnies čaklo roku darbi gūš starptautisku atzinību. Viņa saustā lielvārdes josta apjožu valsts prezidentu Raimondu Vējoni, tautas tērps tapis arī kultūras ministrei Dacei Melvārdei. Un tā kā ikdienā Dagnie tautas tērpā terpi citus, šoreiz Dagniju pašu svētku laikam saposīs stiliste Gita. Parasti tad, kad dara kaut ko, kas sirdī ļoti tuvs, tad laiks paskrien nemanot. Dagnija, arī tik daudz laika pavadīts aužot, bet tu vispār atceries pašu sākumu, kā tu pieķeries šai nodarbei? Nu, cik es sevi atceros, tas bija 2. klasē. Vispār ļoti patika rokdarbi. Un pirmās, kas man it kā tā, ko es varēju izdarīt, tās bija tās saucamās prievītes. Tās, ko uztina uz zīmulīšiem un tad iesēja nītītes un tad tur tādu mazu šauru gabaliņu auda. Nu, un, protams, pēc tam bija stelles. Es aust sāku tad, kad es nevarēju ar kājām pamiņas aizsniegt. Un es aizgāju tajā laikā uz to saucamo pionieru namu. Un es teicu, ka es gribu aust. Un man teica, nē, kad es esmu pa mazu, kad es nevaru nosēdēt, kad man kājas vēl par īsām, ka es nevaru pamiņas aizsniegt. Es teicu, tas nekas, es stāvēšu kājās. Ļoti spītīgi. Ļoti spītīgi. Un tad man, protams, ja tā pasaka, tad man, protams, pieņēma. Un tad es arī tā audu, stāvēju kājās un audu. Un pirmais, ko es noaudu, bija, protams, viss sāk ar grīdas celiņiem. Jo tas ir tepiķīti, jā. Ir stipri diegi, tur neko izdarīt nevar, tur nevar tos diegus ne sadaut, ne saplēst, tur vajag nesko. Nu, ar to parasti arī tagad sāk aust ar tādām ritīgi, tādām rupjām, taustāmām lietām, tad aizvien pāriet uz to smalkāko, tad, kad tā pieredze un tās zināšanas pieaug, tad var tādus smalkus darbus aust. Tiek arī līdz tautas tērtiem, bruņķiem un vispārējo. Jā, līdz tam, un tur ir, protams, vajadzīgas zināšanas, tur ir vajadzīgs. Nu, ja tā padomā, tomēr ļoti daudz ir jāzina, lai gatavot tautas tērpu. Kā ir tagad tieši tuvojoties valsts svētku laikam, vai pieaug pieprasījums pēc tautas tērpiem? Nu, tautas tērpiem visu laiku ir pieprasījums. Pieprasījums ir tie, kas ir izbraukuši no Latvijas. Uz dziesmu svēkiem, deju kolektīvi, kori, folkloras ansambļi grib ģērbties aizvien pareizāk. Un tāpēc arī ir tautas tērpu izpēte, ir konsultācijas. Un, nu, arī individuālie grib ģērbties, nu, protams, uz Latvijas simtgadu. Tas ir tāds kā tāds atskaites punkts, kur kulminācija, jā, kad ļoti daudzi grib un grib pareizus un tādus, nu, būt ritīgiem latviešiem. Nu, skaisti. Mūs arī īstenībā gaida tērpšanās, mūs gaida sadaļa 3 tērpi. Kā ir, Dagnija, vai jūties satraukta, vai uzticēsies Gitai, viņa meklēs 3 tērpus? Nu, protams, es vienmēr skatoties televīzijā šos te raidījumus, esmu tādu patiesu skaudību, nu tādu labu skaudību skatījis. Es domāju, kā viņi tos cilvēkus izvēlās, kā viņi tur tiek. Nu, es arī vienreiz gribētu būt tā modeļa vietā. Nu, man kaut kā, nezinu kā, Kristīna, bet man kaut kā šoreiz palaimējās atbildēt tavām zvanām, un es domāju, ka viss notiks superīgi. Ļoti labi. Es domāju, ka gaidīsim 3 tēlu sadaļu, bet vēl līdz tam mums jāpaspēj iet Tirdzniecības centra Valleta veikalos, kur meklēsim gan lietas, kas noderēs aušanai, gan citām ikdienas nodarbēm. Latvieša meditācija ir atrasties dabā, un arī Dagniju jau kopš bērnības iedvesmojuši Latvijas lauki, meži un svaigais gaiss. Arī šobrīd patvērums no ikdienas darbiem, kur atpūsties un rast jaunus spēkus, ir lauku mājas Raunas pusē. Tur satiekas radi un draugi, un kad visus vajag izmitināt, Dagnija parūpējas gan par ērtām guļvietām, gan omalīgu saimas vietu, gan svētku mīlestību. Laukos man mazbērni vien ir 8, un tad tu zini, ka viņi visi ir liela saime. Jāizguldina, un tad mums ir arī tur, kur es tev rādīju, kur te teicu 2. stāvā guļamistaba, tur man tikai šie te madrači salikti rindiņā,
Un pati guļu šitāda spilvena un mazbērniem ļoti labi guļas. Es tad, kad man mazbērni ir atstājuši māju, tad es paņemu šo te slotu, jo man virtuvē ir flīžu grīda, tālāk man ir parkets, un tad es viņā ielēju tur šķidru, vienkārši ideāli. Šitā ir tāda slinkuma slota, ka prieks ne jāliecās, ne. Droši vien tāda sajūta, ka tu nemaz netīri māju, bet atpūties, relaksējies tīri. Jā, paskat, šitā te vienkārši ideāli. Pat cik šogad bija ļoti daudz baravikas, un man bija ļoti daudz arī viņas jācep. Tad man viss tika gatavots. Viss tika gatavots, un es arī, jā, un arī ar tādu nolūku, lai es pēc tam varētu pankūkus cept. Tā kā man... Plānās vai biezās? Es cepu plānās. Plānās. Man arī plānās labāk garšo. Jā, es cepu plānās. Dagnijai tuva ir gan sēņošana, gan ogošana, un roka tiek pielikt arī dārza darbos. Kad ceļi ved starp puķu dobēm, kā tad meklēt glābiņu no dubļiem un mitruma? Tad, kad ir dārza darbi, tad droši vien tās balvas kurpes ir noliekam malā un jāmeklē kādi praktiskāki apavi. Protams, laukos, kur te bez šīm te, tas vispār nav iespējams. Un tagad pat es no rītiem, kad braucu uz cēsīm uz darbu, tad es iekāpu krokšos, pati redzēju, ka man mašīnā stāv zābeciņi, vai ne? Un tad iekāpu mašīnā, un tad tikai cēsīs apmaina kurpes, jo laukos ir slapja zāle un salna, un šitās vienkārši neaizstājamas un neaizvietojamas laukos. Un negribu skatos vēl ir siltu, šito pie mīkstumiņu, tā kā te būs atkal jāiegriežas un jāpapildina kolekcija nākošam gadam. Un šīs ir mežonīgās. Jā, tās ir. Tā kā šitais vispār ir labs apģērbu gabals, ja tā varētu teikt. Dagnijas un viņas vadītās darbnīcas Vēverīšas darbi nes Latvijas vārdu pasaulē, un vēl pagājušajā gadā tas aizceļojas uz Ķīnu, uz starptautisko tautas mākslas un daļamatniecības izstādi Expo. Vēverīšas un latviešu meistari saņēma uzslavas par savu profesionalitāti un smalkajiem darbiem, savukārt Dagnija tik pie jauna svētku tērpa. Un tas bija rudens, un tad es izdomāju, visi vidzemnieki brauc uz Valletu, es domāju, es arī atbraukšu. Un tad es izstaigāju visus veikalus šeit, un tad es iegādājos gaišas bikses, jo pat cik Ķīnā vēl ir vasara rudenī, un iegādājos arī žaketi un topiņu, un, var sakot, mazliet sevi sapucēju un uzkrišināju, un tā kā man bija ko paņemt līdzi turieni. Bet kā tad top lieliskie meistaru darbi? Pērlēnās jostas, kuplie svārki un smalkās blūzas. Visa pamatā izturīgi un kvalitatīvi materiāli, tostarp diegi. Nu, pēc kā tad šajā lielajā krāsu gamā izvēlēties tos īstos diegus? Tagad ir ļoti labi, kad tu vari atnākt uz diegu veikalu, ja, un izvēlēties, ko tev vajag. Piemēram, šeit, kur ir, cik es saprotu, kokvilnas plaukts, es šeit izvēlētos diegus, ko šūta tautiskās blūzas un kreklus. Tad plauktos, kur ir vilnas diegi, es meklētu, teiksim, jostām diegus. Un te arī tā izvēle ir tik liela, ka te varētu sameklēt arī lielvārdas jostai to sarkano, ko likt velkos un austa. Un te ir arī spolēs ir linu diegi. Tā kā izvēle ir ārkārtīgi liela. Te var arī sameklēt attiecīgas adatiņas, piemeklēt attiecīgas tur kniepadatiņas un vēl palīgi materiāls, ko vajag darināt, jo tagad tā izvēle ir ārkārtīgi liela. Un šeit arī noteikti var sameklēt vainagiem pērlītes, var sameklēt arī mazos rotājumus, var sameklēt arī cimdiem, zeķiem dzīju. Bet sanāk, jo vairāk vilnas, jo principā labāk. Arī jostām tas dara? Tautas tērps mēs principā taisam no lina, kokvilnas un vilnas, lai šie materiāli būtu arī tāpat, kā mēs gribam tautas tērpu, ja autentisku, mēs arī materiālus, mēs no sintētikas mēs netaisam, mēs taisam no dabīgiem, īstiem materiāliem. Un tos šeit var arī sameklēt. Nu ko, Dagnija, esi gatava doties uz Vēverīšām? Dodamies. Dosimies uz Vēverīšām. Savukārt šeit pat Valletas veikalos turpinās Gita, un es domāju, kāds no viņas tērpiem noteikti būs sagatavots arī valsts svētku noskaņās.
Gita Šildere, vizāžiste un stiliste, ar panākumiem piedalījusies starptautiska līmeņa skaistumkopšanas konkursos. Savas zināšanas un prasmes ieguldījusi tādos žurnālos kā Santa, Klubs un Shape, darbojusies arī dažādos televīzijas šovos. Gita veic skapju revīzijas, konsultē par apģērbu un krāsām, kā arī vada seminārus par cilvēka vizuālo tēlu. Rudens ir īstais laiks, kad noteikti garderobē ņemt palīgā aksesuārus, cimdu šals, ar ko sasildīties. Principā, ideālais variants, kā sievietēm saskaņot, iegādāties cimdu šalles, nebūtu ne melns, ir topa krāsa. Šīs sezonas topa krāsa ir bordo un lielisks veids, kā saskaņot šos te aksesuārus, ņemt, teiksim, cimdiņus un piemeklēt kādu tonīti no šalles. Šis ir lielisks piemērs, arī zaļie toņi ļoti skaisti. Rudenīgi varam ņemt zaļus cimdus un šalli. Es noteikti arī Dagnijai piedāvāšu kādus izsmalcinātus cimdus. Turpināsim par rudens tēmu un mēteļiem, kas arī noteikti ir aktuāli. Dažādi fasoni, dažādas krāsas. Jau iepriekš minētie cimdi, kas varbūt citas krāsas ne mēnu, lieliski piestāv ar šādiem oversize mēteļiem. Šis, piemēram, sievišķīgs tāds elements ir šis te fasoniņš. Es domāju, ka arī Dagnijai patiks kāds no manas piedāvātiem variantiem. Arī mums laiks tert mēteļus, uz kādu brīdi pamest siltās tirzniecības centra Valleta telpas un doties rudenīgajā vēsumā, jo Kristīne ar Dagniju devušās uz darbnīcu Vēverīšas. Vai stēles jau darbojas, to redzēsiet turpinājumā. Omulīga rosība mūs sagaida darbnīcā Vēverīšas, kur ikdienā strādā 3 audējus, bet sadarbība veidojas arī ar citiem meistariem, no piemēram Vecpiebalgas un Alūksnes. Vēverīšu pirmsākumi meklējami Itālijā 1993. gadā, un vairāk nekā 20 gadus vēlāk darbnīca ieinteresē arī ārzemju viesus. Ļoti patīk Japāņiem, ķīniešiem, jo kaut kas mums ir savā ziņā radniecīgs. Vispār jau šajās zīmēs ir ļoti daudz kas radniecīgs. Un ir mūsu krāsas, mūsu audumi, mūsu dabīgie materiāli, tas ir tas, kas viņus piesaista. Vēverīšās tapušie tautastērpi ceļojuši ne tikai pie ārzemju latviešiem uz Ziemeļameriku vai Austrāliju, tie ceļojuši arī uz Vāciju pie citu tautiešiem, kurus apbūrusi latviešu tautastērpa maģija. Tomēr, kad jārunā par vispatriotiskāko tērpu, jāatgriežas pie valsts prezidentam Raimondam Vējonim tapušās Lielvārdes jostas un Latvijas Republikas karoga eksprezidentei Vairai Vīķei Freibergai. Es domāju, ka katru lietu darinot ir savas izjūtas, katrai lietai ir savs stāsts, un katru lietu to tā nevar teikt, ar kaut ko salīdzināt. Katrā ziņā prezidentam Vējonim to jostas bija ļoti patīkami. Man tas bija tāds gandarījums, un tagad, kopš es noaudu viņa jostu, es jau tagad daužu jau 3. jostu, es vairs nevaru apstāties. Pa karogu, prezidentei karogs bija ar 1. numuru, tagad ar 8. numuru karogs aiziet tautās latviešu pasaules brīvo latviešu apvienībai, kurš tiks decembra sākumā aizvests uz Melnburnu. Un latvieši visā pasaulē, katrā zemē pie viņu fotografēsies un veidos tādu savā ziņā, varētu teikt, albumu par Latvijas tēlu. Par noausto valsts karogu eksprezidentei un neskaitāmajiem darinātajiem latviešu tautas tērpiem Dagnija apbalvot ar draudzīgu aicinājumu fonda medaļu par ieguldījumu latviskās identitātes stiprināšanā. Laikam latvietis patiešām ir čakls, kā vēsta folklora, jo arī Dagnija saka, stiprināt latvisko varam godprātīgi darot savu darbu. Ja darina tautas tērpu, tad ir ļoti precīzi tas darbs jādara. Nedrīkst būt tādas
pielaidis, ka kaut kā jau es padarīšu, tad beigās kaut kā jau tur būs. Nē, tas jāizdara ļoti precīzi, ļoti atbildīgi, ļoti godprātīgi. Un galvenais, ka mēs nedrīkstam pazaudēt to, kā tie tautas tērpi ir darināti. Un par atbildību, ar kādu Dagnija pieiet savam darbam, varam pārliecināties arī grāmatā Piebalga ir, bija un būs, kas tapusi kopā ar vēsturnieci Aiju Jansoni. Grāmata ir pirmais praktiskais pētījums Latvijā par piebaldzēnu ģērbšanās kultūru 19. gadsimtā, un arī filmēšanas dienā Vēverīšās ciemojas skaistā tautumeita Zane, kurai mugurā Piebalgas tērps. Piebalgas pusē ļoti raksturīgi šādi te smalki svītraini audumi no ļoti, ļoti daudzām krāsainām svītriņām. Pamats var būt gan melns, gan tumši zils, un citreiz visā bruņču auduma garumā raporti atkārtojas 3-4 reizes, un ir tādi bruņči, kur vispār raports ir tikai viens. Katra strīpiņa visā bruņču audumā ir atšķirās. Tā kā audējām ir bijusi ārkārtīgi bagāta fantāzija, krāsu izjūta, kad šādas te skaistas krāsas un nokrāsas, un te ir praktiski visi pļavu ziedi, Piebalgas ezeri zilie. Skaistie sarkanie ir arī melni Piebalgas vainagi, bet mēs pētījumā atradām, kad ir arī sarkani. Ēst gatavot vajag ar mīlestību, bet pie stellēm, kā saka Dagnija, jāsēžas pat ar dubultu mīlestību, jo visas sajūtas, visas domas ievīsies arī austajā audumā. Katrā ziņā to nevar darīt niknis. Nevar sliktā noskaņojuma darīt. Vienkārši tev ir jānomet viss tas nos, tev ir jāatstāj viss aiz muguras, un tev ir jābūt labestīgam, tev ir jādomā labas domas, jo tas, kādu domu tu šeit darbā ieliec, tas aiziet arī tam, kam tu to darbu radi. Arī audējām ar ilgu gadu stāžu, tomēr sanāk kļūdīties. Tad svarīgākais ir nepadoties, aizskaitīt līdz 10, izārdīt un mierīgā garā turpināt tālāk. Mieru un mīlestību pret savu darbu, ar kādu Dagnija ķers pie stellēm, var novēlēt ik vienam. Savukārt tieši ceļā uz valsts svētkiem arī Dagnijai ir kāds īpašs novēlējums. Es vēlu visiem, protams, labu veselību, labu gadu stāvokli, mīlēt savu zemi un būt viņas patriotiem, jo nekur nav tik labi kā mājās. Es domāju, ka tikpat skaisti tērpi kā Dagnijas gatavotie gaidām arī 3 tēlu sadaļā. Skatieties turpinājumā. Dagnija, mūsu šīs dienas pirmais apģērba komplekts paredzēts tavām darba gaitām. Principā ļoti ērts, praktisks džemperīts, papildināts ar kažokāds vesti. Vajadzības gadījumā, ja ir siltāk vai augstāk, viņu varam noņemt nost. Caur strāvo noteikti šī zaļā krāsa, ko mēs manam gan apavos, olīvu tonītis, somā, kā arī brillēs, kas, manuprāt, lieliski atsvaidzina šo te kopējo tēlu. Jā. Patīk šīs te stilīgās kurpes, jo viņas, teiksim, to klasisko biksi ar bukti nedaudz tādā jauneklīgākā skatā veido. Un brilles, kolosāls brilles, man liekas, šis noteikti ir tavs modelis un tava forma. Kā tev pašai šķiet? Man pašai liekas vienkārši brīnišķīgi. Un pat cik man ir darba telpas arī tādas ar mazu vēsumiņu, tad tā veste man ir, tas ir kolosāls darba tērps. Jā. Man prieks. Jā, es arī priecājos. Dagnija, šīs dienas otrais apģērba komplekts paredzēts svinīgiem pasākumiem konkrēti tavai dzimšanas dienai.
Un arī valsts svētki neatpaliek, ir ļoti tuvu tavai dzimšanas dienai, tāpēc izejams komplekts, izejamais tērps. Principā kleitiņa it kā ļoti vienkārša, un šeit uzskatām parādīt to, ka tērpu var atsveicināt tikai ar aksesuāriem. Lakādas kurpes, lakādas somiņi, kas piedod greznumu, arī kaklarota, kas ir līdzīgos toņos, kā ir kleita, un arī šī te apkaklīte piedod tādu greznumu, un es domāju, ka ļoti piemērots dažādu pasākumu apmeklēšanai. Kā tev pašai šķiet? Vienkārši jauki. Esmu gatava uzņemt savus draugus, savus līdzbiedrus un gaidu uz valsts svēku un uz savas dzimšanas dienas pusdienām uz Baraviku zupu. Mīļi gaidīt! Dagnija, mūsu šīs dienas 3. apģērba komplekts, arī pēdējais, paredzēts tiešām oficiāliem un lietišķiem pasākumiem. Ja nu gadījumā nākas satikt kādreiz prezidentu kungu, noteikti vēl nāksies, jo zinu, ka to tu arī esi darījusi. Palūkšu novilkt mētelīti, palīdzēšu tev, lai redzētu apakšā skaisto kostīmiņu. Cimdiņus. Principā klasisks, elegants kostīms. Tendence varbūt ir tā, ka ir šis te volāniņš apakšā un noteikti uzkrītošākā detaļa šis te žābo, kas jau ir, teiksim, tāds aksesuārs jau 17. 18. gadsimtā un piedarās, teiksim, pie tāda cēluma. Līdz ar to arī dod tādu skaistu odziņu visam tērpam. Kā tev pašai patīk? Nu, brīnišķīgi. Kaut nu tie ceļi tā mums sagadītos kādreiz kopā. Jauki. To es arī tev novēlu un gribu pateikt lielu paldies par šodienu, par izturību, par to, ka bija atvērta. Paldies tev! Paldies jums! Paldies! Dagnija, kā tad ir pašai būt ietērptai, jo parasti jau jums sanāk tā kā tērpt citus? Nu, sajūta ir ārkārtīgi labi, tikai tas, kad es tērpju savus klientus tautas tērpos, jūs mani ietērpāt attiecīgi tā, kā man vajadzētu iet uz darbu, iet uz savu jubileju, iet uz saviesīgiem pasākumiem. Tā kā nu, es jutos mazliet kā karaliene, kā princese, aprūpēta. Nu, es domāju, ka karaliskai sajūtai, arī frizūrai mēs dāvinām matkopšanas līdzekļus no Well Professionals. Paldies par šīs dienas iedvesmu. Paldies! Šis raidījums jau izskanējis, bet mēs tiekamies jau pēc mēneša, kad atkal posīsimies svētkiem, tad gaidīsim biezu sniega segu un posīsimies ziemas saulgriežiem. Lai patīkams un rudenīgi omulīgs šis laiks jūs mājās. Visu labu! Raidījumu atbalsta Well Professionals.